Sākusies vasara, mēneša sākums. Apzināju visus savus klientus, kas ir manā veselības grupā. Es tā baigi neuzbāžos klientiem. Es paļaujos uz to, ka viņi man pajautās, ja viņiem kaut ko vajadzēs. Es darbojos kā veselības mentors un organisma attīrīšanas konsultants. Un līdz ar to tie cilvēki, kas nāk uz manām rekomendācijām, viņi ir manā grupā. Un es kā konsultants esmu viņiem pieejama visu laiku. Un es tā baigi viņiem nebāžos, jo es saprotu cilvēkiem savas lietas, sava dzīve un tā. Bet tad, kad Koraļu klubs veica statistiku aptauju starp klientiem, kuriem ir tā kā dzēsies kluba numurs, ja kaut kādu ilgāku laiku cilvēks nepasūta, tad viņam dzēšās kluba numurs. Un izrādās lielākais iemesls, kāpēc tie cilvēki aiziet projām, bija tas, ka viņiem pietrūka konsultanta uzmanības. Tā kā es to paturu prātā visu laiku, cenšos neuzbāzties, bet ik pa laikam vajag pajautāt, kā cilvēks jūtās. Un ļoti bieži, kad pajautā, tad izrādās, ka tomēr viņš grib kaut kādu mazu konsultāciju, grib kaut ko uzzināt. Lūk tā, tagad ir pavasaris, pēc sajūtām vasara. Cilvēki it kā ir priecīgāki, bet ļoti daudziem ir nogurums. Tiešām tā, ka tā ziema ir izsmēlusi, un tas pavasaris tik ilgi nenāca. Viņš nāca, bet tik lēni, ka nevar vairs sagaidīt. Un it kā teorētiski mums būtu jājūtas super, ja, bet ir jūtams tāds nogurums. Tas nozīmē, ka organismā bišķiņ ir uzturvielu deficīts. Ja jūs jūtaties kaut kā tā, ka gribat sev palīdzēt, bet nezināt kā, jūs droši varat rakstīt, nākt manā veselības grupā, es jūs pakonsultēšu. Es strādāju tieši ar dabas vielām. Es esmu par to, ka mēs profilaktiski parūpējamies par savu veselību un pašsajūtu un parūpējamies tieši ar dabīgajām vielām, kas nekaitē organismam. Tas ir mans tāds skatījums gan attiecībā uz manu veselību, gan manas ģimenes bērnu veselību. Labāk tā nekā pēc tam pēdējā brīdī glābt, ko var saglābt ar visādiem ķīmiskiem preparātiem. Protams, ka gadās visādi, mēs kaut ko varam nepamanīt, kaut ko varam palaist garām, un kas jādara, bet labāk pamazītēm. Tik līdz maza sajūtiņa, tā jau sākam kaut ko darīt. Tā, ka droši rakstiet.